Sveiki visiem kanālā Akupunktūra ar Taro, jebkurā diennakts laikā. Un šodien man gribās paskatīties tādu tēmu, kas virzīs tevi uz rezultātu vai kas tev neļauj sasniegt rezultātu. Varbūt tas nav tik ļoti kaut kādā materiālā veidā izmērāms, bet iespējams arī materiālā. Iespējams vispār ir uznākusi kaut kā tāda sajūta, ka neko negribās, nekas nesanāk, nekas neizdodas, visas durvis, kur tu ej, tās tā kā ir ciet, un īsti jau velk uz tādu depresīvu stāvokli, lai ko tu darītu, nekas nesanāk tā, kā tev gribās. Un tad ir tā man pilnīgi un viennozīmīga pārliecība, ka mēs kaut ko pamainam savā dzīvē, tīri no savu domu variantu, no sava attieksmes variantu, no kaut kādām programmām, pēc kurām mēs dzīvojam, kas mums ir zemapziņā ielikts, vai nu ģenētiski, vai no vecākiem, vai bērnībā iegūtas. Un tad, kad mēs kaut kādas dažas tādas lietiņas sevī pamainam, tad mums kaut kā sāk viss mainīties, sāk viss notikties savādāk. Pats tu tagad tāds priecīgāks paliec, depresija mazliet atkāpjās, bēdīgumiņš atkāpjās, parādās kaut kādas jaunas iespējas, kuras tu nevarēji ieraudzīt, nevarēji saskatīt. Šodien taisīšu tādu eksperimentālu izlikumu, kur būs ezotērika mazliet sajaukt ar psiholoģiju, tāpēc arī izmantošu tādu grāmatu, milzīgi jauku un foršu grāmatu, Līzes Burbo grāmatu Mīli sevi. Kā arī izmantošu emociju apli, un mēs šodien taisīsim tādu izlikumu un paskatīsimies. Pirmā lieta, ko mēs skatīsimies, kādu programmu man sevī vajadzētu izmainīt, lai es varētu virzīties uz priekšu, tikt kaut kādā jaunā līmenī. Tad mēs skatīsimies, kādu negatīvā emociju vajadzētu pārstrādāt, kādu pozitīvo emociju vajadzētu attīstīt, un paņemsim no grāmatas kādu citātu, kas mums varbūt ļaus aizdomāties, pats iedos kaut kādu insight, kāds krīt, kas tad krīt, kaut ko turam, kaut ko negribam atdot, kaut ko negribam mainīt. Nu, tas jau diezgan loģiski, jo ir grūti kaut ko mainīt, tas ir pats grūtākais darbs, tas ir darbs ar sevīm, bet ja jau jūs viss apmierināt dzīvē, tad jūs šo video neskatītos, bet ja jūs arī viss apmierina, tad neko nevajag mainīt, vajag dzīvot tā, kā ir. Bet ja kāds grib kaut ko pamainīt, tad es ieteiktu pamēģināt, jo, kamēr nemēģinās, neuzzinās. Skatāmies, kas tad tā mums pa zemapziņas programma, ko mums vajadzētu pamainīt. Tā, pēc kārtīm izskatās tā, ka jums bieži gribās rezultātu. Laikam, lampa spīd taisni uz kārtas, viņu mēģināšu bišķiņu pagriezt. Vai jūs redzat to kārtai video? Kā neveiksmīgi tā gaisma krīt. Nezinu, kā es te varu izdarīt, lai viņi krist savādā. Laikam bišķi labāk, ja kārts jāpaliek uz šito pusi, jā. Man liekas, ka tagad var redzēt labāk. Nu tad tā. Tas, ko es redzu pēc kārtīm, kas tā ir pa programmiņu, ka mēs visur pieliekam prātu, tādu kontroli, jo mēs visu varam izdomāt ar prātu, un mums ir solis pa solītim izdomāts, mēs vienkārši gaidām rezultātu, un nav ne pa labi, ne pa kreisi, ir tikai un vienīgi tā, kā ir manā plānā. Te nav pilnīgi nekāda paļaušanās uz to, ka kaut kas var notikt, kāds cits var ietekmēt, kāds var parādīt kaut kādu citu ceļu. Es turos tieši pie sava izstrādātā plāna un ne pa labi un ne pa kreisi. Jo
Ja arī nāk kāds impulss, tad tas tiek noraidīts, jo manā plānā tas nav iekšā. Piemēram, biznesa plāns tas var būt vai kaut kāds pirkuma plāns vai kaut kas tāds, tāda neļaušanās iekšējām sajūtām, bet prāts visu nosaka. Un nereti jau tāds plāns ir novedis pie sajūtas, ka īsti neizdodas. Un te, ko es varētu redzēt pēc kārtīm, ka ir tāds bailes, ka ja es ļaušos kaut kādiem impulsiem vai kaut kādiem tādiem neplānotiem maniem notikumiem, kas ir ārpus mana plāna, tad man var aizraut. Man var aizraut kaut kur ne tur. Man viss jākontrolē, man viss jānosaka. Es nevaru paļauties. Es nevaru riskēt, es nevaru neko mainīt. Un te tā programma varētu izskatīties tāda, ka prāts tā ir baigi foršā lieta, un viņa, protams, ir vajadzīga, un galīgi izslēgt prātu arī nevajag. Bet ir vēl kaut kādas citas lietas, kas var ietekmēt to jūsu procesu. Tā ir, piemēram, ticība vai ne tik daudz uz to, ko tu esi prātā izdomājis, bet ticība arī kaut kam, ja kaut kas parādās tāds, kas nav ieplānots jūsu plānā, ļauties, vismaz paskatīties uz to, vismaz pavērot, ka tas, kas nav manā plānā, iespējams tas arī strādā. Un ja to es neizmēģināšu, es jau nekad neuzzināšu. Un te kārts rāda, ka neturēties tik ļoti stingri pie sava izplānotā, bet paskatīties uz kaut ko citu, ko vēl piedāvā, ko kāds pasaka, ko kāds iesaka, kur kāds video tev atkrīt internetā, paņemt visu to vieglāk. Un nevis tikai tā, kā es kontrolēšu un izdomāšu, bet dzīvē nāk visādas lietas, iespējas, maiņas, kurās jāiet iekšā un jāpieņem tas viss vieglāk. Un ne tik daudz ar emocijām, bet ar tieši tādu paļaušanos, pavērošanu, kas būtu, ja es pamēģinātu kaut ko citu, kas būtu, ja es izsvērtu to un to, nevis tik ļoti stingri turētos tikai un vienīgi pie tā savu viedokļu vai tikai un vienīgi pie tā savu izsvērtā plāna, jo cik cilvēki, tik viedokļi, un mēs visi šajā pasaulē esam saistīti viens ar otru, un mēs nekad nezinām to, ko zina kāds cits, un nepavēlti viņš mums pa dzīvi ir atsūtīts ar kaut kādu informāciju, ar kaut kādu notikumu. Reizēm tas notikums varbūt nav nemaz tik patīkams, bet tu iegūsi tādu mācību stundu, kas tev pēc tam nes rezultātu, ka ir vērts to visu neatstāt novārtā un neturēties tikai un vienīgi pie savas taisnības un domāt, ka rezultātu var nest tikai un vienīgi mans viedoklis, tikai un vienīgi mans plāns. Tikai un vienīgi tā, kā es esmu izdomājusi, kas saistās arī ar partnerattiecībām. Ne jau pavēlti divi cilvēki satiekās. Katram ir savs viedoklis un ir vērts viņā ieklausīties. Un ir vērts vismaz pavērot, ja ne uzreiz piekāpties. Vai vismaz padomāt tajā virzienā, varbūt tam otram ir taisnība. Tāpēc programmas skatoties ir tā, ka jāpieļauj, ka citiem cilvēkiem arī ir taisnība, un jāpieļauj, ka tā informācija vai tas notikums, kas jums dzīvē nāk, viņš nav tāpat vien atnācis. Viņš ir atnācis tieši tāpēc, lai kaut ko tev parādītu, lai kaut ko tev atklātu, lai kaut ko tev iedot ārpus tā tava, ārpus tikai tā tavu šaurā tunelīša, ko tu esi izdomājis. Kaut kā ir tā, ko vēl teikt. Jā, tas arī cels tavu profesionalitāti, tavu pašizaugsmu, jo tu vairāk cilvēkos ieklausīsies, jo tu vairāk kaut ko dzīvē pamēģinās, jo tu tālāk tiks un vairāk sasniegs. Un tā arī tas tavs rezultāts var virzīties uz priekšu. Protams, kaut kāda savu ģenialitāti un raksturs un viss tā ir svarīga un forša lieta, bet tā
tas vēstījums vairāk ir par to, ka sadzirdēt un pamēģināt to, ka arī kādam citam var būt taisnība, ka arī kāds cits var domāt, kas ir pilnīgi pretēji kaut kādam tavam viedoklim, iespējams jūs, bet tam viedoklim arī ir vieta šeit būt, un nepavēl tas viedoklis vai tā ideja vai tas notikums ir atnācis pie tevīm. Pirmām kārtām pieņemšana, ka viss, kas šī pasaulē vēl ir, tam arī te ir vietas būt, nevis tikai man vienam, manai idejai, manam plānam, manai domai. Ja tas tā kā noved pie tā, ka tu nesasniedz rezultātu. Ieklausies, akceptē, pavēro, padomā par tēmu, ka kurš cilvēks, ko tu satiec, viņam ir tiesības domāt tieši tā, runāt tieši tā un rīkoties tieši tā, lai cik tas varbūt dažreiz liktos šausmīgi, nepieņemam ārpus visām manām normām un tā tālāk. Tā, tagad skatāmies nākamo jautājumu par emocijām. Programmiņas mums tātad liek zemapziņu. Emocijas jau mēs tā kā varam bišķiņ vieglāk regulēt, jo tās jau mēs paši nosakam. Un te pēc emocijām es izmantošu savu psiholoģijas emociju apli. Un tur man pa priekšu ir jāsaprot, kurā aplī ir pirmā, otrā vai trešā. Otrais aplis. Un tagad numurs 1, 2, 4, 5, 6, pirmais dusmas. Un tagad mēs izejam cauri mūsu aplītim. Tātad tas ir nokaitināmība, greizsirdība, skeptiskums, atriebība, saīgums vai neapmierinātība. Nu, te figurē tā ļoti izteikti figurē divas emocijas - nokaitināmība un neapmierinātība. Nu, tas vairāk arī saistīts ar to, ka man besī, kāpēc man kāds kaut ko norāda, man besī, ka man kāds kaut kur pamāc. Nu, tas ļoti īstenībā saistās ar to programmu, ko mēs tikko apskatījām. Tāpat kā neapmierinātība par to, ka kādam var nepatikt tieši mans plāns, kādam var nepatikt tieši mans viedoklis. Es jau, man liekas, atkārtošos, es jau teicu, katram viedoklim un katrai kaut kādai idejai arī ir vieta šeit būt. Un ir vieta, tu tālāk tiksi, jebkurš cilvēks tālāk tiks, ja viņš paskatīsies un pavērsies tam un dos vietu tam būt. Un pats, ar ko te jāstrādā, to, lai nebesī tas, ka citiem ir savādāks viedoklis nekā man. Viņš var nepatikt tas viedoklis, viņš var aizkaitināt, bet tas ir atkal cits stāsts, kāpēc tas tik ļoti aizkaitina. Bet viņam ir vietas būt. Nu, vismaz, ja nevar iemācīties uzreiz to viedokli pieņemt, akceptēt un ieviest kaut kādā savā dzīvē, tad vismaz līdz tam līmenim, ka man ir neitrāls emocijas, ka es nebesos un nekaitinos par to, ka kāds cits domā savādāk vai ka kādam citam ir vispār pretējs viedoklis vai pretējs idejas vai jā, ir vieta būt. Ir vieta būt arī tam. Ja es nepakam viņas nevaru pieņemt vai iemīlēt vai atzīt vai pozitīvi reaģēt, tad vismaz neitrāli, bez tās nokaitinātības un bez tiem bešiem. Jo mēs vairāk to negatīvo ar kaut vai pie sevīm sakostiem zobiem, ak, Dievs, kā tu man var besīt ar savām idejām, jā, vai ak, Dievs, kurš tev prasīja te vispār kaut ko man teikt par to tēmu. Jūs jau raidat kaut kādas, mēs visi tad raidam kaut kādas negatīvas emocijas un negatīvas enerģētiskās vibrācijas. Nu,
par tām vibrācijām ir grūti pierādīt, bet tas tā vieglāk saprast varbūt ir gaiss, tad, kad viņš ir neizvēdināts, smirdīgs, ar neizmestām miskastēm, viņš smird. Tagad viss iztīra, atver logas, tad viņš ir tīrs, tāpat tām enerģijām. Tad, kad viņas ir netīras, tad viņas ir tā saucamās zemās vibrācijas, un tad, kad viņas ir tīras, tad viņas ir tās saucamās augstās vibrācijas. Un jo tu to vidi sev taisīs tādu tīrāku, smaržīgāku un feināku, jo tev pašam labāk ies. Un tad tas stāsts ir par to, ka jāmēģina vismaz neitrāli reaģēt uz to, kas tev besī. Besī, nebesī. Labāk nebesī. Tam cilvēkam ir tiesības tā domāt, tam cilvēkam ir tiesības tā teikt, reaģēt vai vēl kaut kā. Dažreiz tas ir nepatīkami, bet vismaz nebesies, vismaz nomierinies, vismaz neitrāli reaģē uz to, nevis padod to negatīvo enerģiju vēl pretī, un tad viņas divas satiekās, un tad jau viņas ir dubultā. Ir jau cilvēki, kas ne tikai ar negatīvām enerģijām saka kaut kādas jaunas idejas, bet to, ko man kārtsrādi, te vajadzētu pastrādāt ar to, ka vismaz es nebesos par to, ka kāds cits domā savādāk, ka kāds cits, viņš ir tāds, kāds viņš ir, viņam ir tiesības būt tādam, kāds viņš ir. Un paskatāmies, kāda jums ir pozitīvā emocija, kas jums palīdz virzīties uz priekšu. Un to vajadzētu tieši, tā teikt, kačāt, attīstīt, biežāk izmantot. Un tad mēs arī ņemsim emociju apli. Skatīsimies pirmais, otrais vai trešais, atkal otrais. Un kas tā būs par emociju? Pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā. Oi, te ies, bet vēl ies pa pelnu. Tā būs tāda tikti mums pozitīva emocija. Ceturtais, miers. Kā pamatemācija miers. Paskatīsimies tādu. Tas, kas jums ir pozitīvi. Miers, man liekas, vienmēr ir pozitīvs. Tas tāds rāmums, paļāvīgums, maigums, pieņemšana, apmierinātība vai Tāpēc es mazliet iesmējos, tāpēc, ka tikko mēs izrunājām par to, ka tā besīšanās ir tā kā jānobremzē, jāpalaiž zemāk, un te kārts rāda, ka tas, kas ir jāattīst un tas, kas ļaus iet uz priekšu, ir pieņemšana. Un pieņemšana pat jāvalo iet, ka tas ir grūti izdarīt, tas, kas ir jāattīst. Tā pieņemšana, samērīgums, harmonija, jā, tieši tā arī ir, jā, un neiekrist tajās ļoti vēlnišķīgajās emocijās. Ak, Dievs, cik šausmīgi, traģiski, līdz tam, ak, kungs, cik šausmīgi forši. Trāpīt to pa vidu, to pieņemšanu, kad ir labais, ir sliktais, uz to, kas man patīk, es reaģēju pozitīvi, uz to, kas man nepatīk, es reaģēju, ja es nevaru pozitīvi reaģēt, tad kā minimums neitrāli. Bet pēc kārtīm rādās, ka cilvēkam, kas šo video skatās, ir ļoti, ļoti grūti paņemt pieņemšanu, atzīšanu to, ka cits var domāt savādāk, cits var rīkoties savādāk, cits var kaut kā nepieņemam jūsu priekšstatiem, jūsu paradigmām par to, kā ir pieņemts dzīvot, mīlēt, pelnīt naudu, draudzēties vai vēl kaut ko darīt. Katram tas ir savādāk. Jo tu ātrāk pieņems to, jo pašam būs vieglāk un pats sasniegs ātrāk savus rezultātus un savus mērķus. Jo enerģija jau arī ļoti tas atņem, tā nepieņemšana un tas jau tāds reāls karš ar tā citu cilvēku viedokli. Un tagad mēģināšu paskatīties vēl vienu citātu no foršās grāmatiņas Mīli sevi.
Mēģināšu ar kārtīm paskatīties, kurā lapspusē ir kāds vēstījums cilvēkam, kurš skatās šo video. Šajā grāmatā ir lapspuses no 7 līdz 476. Mēģināsim paskatīties, tas būs 1 ciparu skaitlis, 2 ciparu vai 3 ciparu. 1 ciparu skaitlis, 7, 8. Tad, kad 2 lapspuses 7 vai 9. 9. tomēr, ok. Nu, 9. lapspusē ir kaut kāds vēstījums, ko visums grib jums pateikt. 7, 8, 9. Un te jau principā ir 2 rindkopas, ok, un kā es viņas te varu bišķiņas sadalīt. Ka zīmīgi, tas tā kā vairāk ir te pirmajā, jā, pie kā jāstrādā. Nu, es mēģināšu lasīt. Par ko viņi runā? Kā lai kaut kam tādam notic? Kur viņa ko tāda ir ņēmusi? Esmu pārliecināta, ka tu kā inteliģents, saprātīgs cilvēks uzdod sev šo jautājumu. Tas ir tieši par to, ko mēs tikko runājām, ka ir jāpieņem tie viedokļi, ka viņi var būt ļoti, ļoti dažādi. Tāpat kā dažādas teorijas. Paldies Dievam, ka cilvēkiem ir visdažādākie viedokļi, visdažādākās teorijas, visdažādākie skatījumi uz dzīvi, uz attiecībām, uz naudas pelnīšanu, uz vajadzībām, uz mīlestību, jo savādāk būtu baigi neinteresanti. Man liekas, ka ļoti rezonē ar to, ko mēs tikko runājām, un kārts parādīja ļoti, ļoti skaisti. Man vismaz pašai ļoti patika, ka baigi vajadzētu piedomāt pie tā, ka mēs akceptējam. Mēs varam nemīlēt tos viedokļus un cilvēku rīcības kaut kādas, bet mēs akceptējam, ka jā, varbūt arī tā. Un ja mēs kaut ko nesaprotam, tad nevis mēs nosodam vai reaģējam kaut kā baigi sāsināt pozitīvu vai baigi sāsināt negatīvu, bet vismaz, jā, es to nesaprotu vai man tas nav pieņemami, bet varbūt arī tā. Es domāju, ka mums būs visiem daudz vieglāk sasniegt kaut kādas savas rezultātus, pavirzīties dzīvē mazliet uz priekšu, paskatīties no kaut kādiem savādākiem rakursiem uz savu dzīvi, uz saviem panākumiem, uz saviem mērķiem. Novēlu, lai jums visiem izdodās, visus, ko jūs esat iecerējuši, un iespējams kādam noderēs šī pārdoma par to, ka cik cilvēki, tik viedokļi, un katram ir tiesības uz šīs zemes pastāvēt, gan cilvēkam, gan viedoklim, gan rīcībai, kas mums dažreiz neuzreiz ir baigi saprotamā, bet viņa nepavēlti ir pie mums atnākusi. Tā mums vienmēr liek kaut ko mācīties. Lai jums visiem viss izdodās, uz tikšanos nākamajos video.